Turpmākajās minūtēs tiksimies ar vienu no brāļiem Bergiem, to, kurš pārvalda darbus Mobilī. Vispār jau mēs esam čakli, zini. Varbūt mums reizēm pietrūks mērķtiecības vai mazliet tur tieksmes uzņemties kaut kādus riskus, bet čakli jau mēs esam. Secināsim, ka auto, kas definējas kā mazs, nevienmēr ir tiešām mazs. Automašīnām jau vispār ir kaut kā tur tendence kļūt tādām lielākām, vai ne? Tie labie ceļi jau arī skaidro to crossover pievilcību pie mums. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa autolīzings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā. Šajā Tavs Auto TV izlaidumā tuvāk aplūkosim elektroautomobili, kurā, neskatoties uz tā kompakto tēlu, pietiekami ērti jutīsies 4 cilvēki. Ar vienu uzlādi tas spēj veikt 300 km, un pats galvenais tā bāzes cena īpaši neatšķiras no iekšdedzes brāļiem. Citroen EC3 Aircross bez valsts atbalsta maksā sākot no 25 290 eiro, un turpmākajās minūtēs mēģināsim noskaidrot, ko iegūsit par šo naudu. Mūsu testa braucienā pievienosies Mobilī valdes priekšsēdētājs Valdis Bergs. Viņš šo Latvijā lielāko elektroniskās naudas iestādi ar vairāk nekā 500 000 aktīvo klientu vada no 2018. gada, un uzņēmums pašlaik izvērš elektronisko norēķinu pakalpojumus nevien mobilitātes, bet arī citos tirgus segmentos. Turklāt Valdis jau 2. gadu ir arī Latvijas e-auto konkursa žūrijas biedrs. Cilvēks nevēlas mocīties vai domāt par sīkumiem. Tas nav mūsu dabā. Mūsu dabā nav domāt tā, kā lai es tagad tur samaksāju par uzlādi, vai kā man samaksāt tur par stāvvietu, kur meklēt. Tas mūsu dzīvi sarežģīja. Un cilvēkiem patīk, ka par tādām lietām viņiem nav jādomā. Viņiem ir jādomā, par darbu, par ģimeni, par izklaidēm. Tādus sīkumus var atrisināt tehnoloģijas. EC3 Aircross pārstāv tik ļoti populāro un pieprasīto pilsētas apvidnieku klasi. Šajā segmentā konkurence Eiropā ir visblīvākā, un C3 ir gan ambiciozs. Salīdzinājumā ar savu priekšteci, kurš saules gaismu ieraudzīja pirms 8 gadiem, jaunais Aircross garumā izaudzis par veseliem 24 centimetriem. Tagad tā garums ir 4,39 metri, un to versijā ar hibrīddzinēju iespējams iegādāties pat ar 7 sēdvietām. Es varu iedomāties, ka tu gribi ekonomiskas klases, tur elektroauto, bet tev tāpat ir, tur ģimene, tur ir jāvadā bērni, un tev jau vajag to visu salikt kaut kur. Tādā ziņā jau tā varētu būt laba izvēle. Raugoties tehnisko datu tabulās, pirmais iespējas, kas rodas par EC3 Aircross, tā izstrādes laikā Citroen inženieru galvenā prioritāte ir bijusi taupība. Atšķirībā no daudziem citiem elektroauto, šī kompaktnieka jaudas rādītāji ir visnotaļ pieticīgi. Tam ir 113 dzirkspēku un 120 Nm liels griezes moments. Akumulātora ietilpība 44 kWh un 100 km/h tas spēj sasniegt tikai 12,9 sekundēs. Bet tik un tā, pilsētas satiksmē šis auto jūtas kā zivs ūdenī. Vārdu sakot, šis ir labs variants, kā ietaupīt līdzekļus ne tikai eksploatācijas laikā, bet arī iegādes brīdī, jo, kā jau minējām, tā cena bez valsts atbalsta ir 25 290 eiro. Es atnācu un man teica, ka tas ir ekonomiskās klases auto, bet nav ekonomiska sajūta. Ir tiešām tāds kvalitatīvs salons, izskatās ļoti labi. Labi braucās, laba vadāmība, es jutos komfortabli pie stūris. Uzspiežot gāzi ir laba sajūta, piespiežot pedāli, viņš diezgan ņipri brauc.
Lai arī cik lēts būtu EC3 Aircross, veidojot to Citroen nav piemirsis arī par satiksmes drošības standartiem. Šī crossover aprīkojumā atradīsiet gan ceļazīmju atpazīšanas sistēmu un aktīvās bremzēšanas sistēmu, gan braukšanas joslas noturēšanas palīgu sistēmu un inteliģentās tālās gaismas, kā arī citas sistēmas, kuras dzīvi pie šī auto stūres ikdienā padarīs patīkamāku. Elektroautomobīls noteikti dāvā vairāk no braukšanas viedokļa, un es pats pārsēdos un neesmu sēdies atpakaļ pie benzīna auto tieši tāpēc, ka ir ļoti, ļoti patīkama braukšanas pieredze. Pirmais, kas pārsteidz iekāpjot šī auto salonā, ja neskaita to, ka tajā ir ērti iekāpt, ir EC3 Aircross ietilpība. Tajā bez problēmām var sasēst 4 cilvēki. Pēc tam salīdzinājumā ar šī auto mazo brāli EC3 šim ir arī gana ietilpīgs bagažnieks – 550 litru. Interesanti, ka neraugoties uz šī auto radniecību ar Opel Frontera, salona dizains šim spēkratiem ir radikāli atšķirīgs. Piemēram, franču gadījumā tas ir vairāk mākslinieckāks. Gaisīgāks, varbūt var teikt romantiskāks, ar izliektām virsmām, plauktiņiem, dažādām materiālu kombinācijām. Jā, vēl tie ir maza izmēra stūri, kā arī diezgan pufīgi beņķi ar dubultu polstrējumu. Pārsteidzoši kvalitatīva sajūta. Es tiešām nejūtos kā zemās klases automašīnā. Interjers šķiet kvalitatīvs. Ne tikai viņš tāds ergonomiski ērts liekas, bet nav, kā saka, lēta plasmasa. Viņš izskatās dārgs, ir uztaisīts smuki, atstāja tādu labi uztaisītu auto iespaidu. Bieži dzirdam cilvēkus sūrojamies, ka elektroauto nobraukums salīdzinājumā ar iekšdedzes auto ir visai mazs. Taču patiesībā jāuztraucas būtu nevis par nobraukumu ar vienu uzlādi, bet gan par to, cik ātri iespējams atjaunot akumulātora elektrības krājumus. Un izmantojot ātras mūsdienīgas uzlādes stacijas, kuras Rīgā atrodamas teju ik uz stūra, tā nebūtu nav problēma. Piemēram, šis auto atbalsta ātro uzlādi ar jaudu līdz 100 kW un akumulātoru no 20 līdz 80% iespējams uzlādēt aptuveni 26 minūtēs. Pa 3 gadiem jau ir ļoti daudz izdarīts. Tagad tu vari ar vienu lietotni jau samaksāt, atrast, aizbraukt uz 90% uzlādes punktu Latvijā. Tev viss ir vienā lietotnē. Infrastruktūra attīstīsies, noteikti tie uzlādes punkti kļūs ātrāki, viņi būs arvien vairāk, tu varēsi, jau tagad tu vari ne tikai Latvijā, bet braukt pa visu Baltiju, un tā infrastruktūra attīstīsies. Pret mūsu elektroauto skaitu šobrīd infrastruktūra ir ļoti laba. Nobeigumā tikai vēlreiz varam apliecināt, ka Citroen EC3 Aircross būs īstais auto tiem, kuri meklē transporta līdzekli ar maksimāli zemām eksploatācijas izmaksām un arī elektroauto piedāvātajiem bonusiem. Paldies, ka skatījāties, un tiekamies citreiz. Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.